Šis dzinējs nedarbojas ar degošu šķidrumu vai gāzi, bet gan ar gaisu, ko mēs elpojam. Taču pirms mēs to piegādājam dzinējam, gaiss ir jāsaspiež. Tas noved pie vairākām atšķirībām starp šo dzinēju un parasto iekšdedzes dzinēju. Jaudas ziņā iekšdedzes dzinējs var attīstīt maksimālo jaudu līdz pat brīdim, kad degvielas tvertne ir tukša. Savukārt šī dzinēja jauda ir atkarīga no tvertnē uzkrātā spiediena. Tas nozīmē, ka laika gaitā jauda pakāpeniski samazināsies, dzinējam patērējot vairāk gaisa un spiedienam samazinoties. Viens no risinājumiem ir optimizēt dzinēju darbībai ar daudz zemāku spiedienu un pēc tam darbināt to caur regulātoru. Tādējādi spiediens, kas nonāk dzinējā, nodrošinās vienmērīgāku jaudu visā spiediena samazināšanās laikā tvertnē. Veicot šos dzinēja testus, es izmantoju lielu kompresoru tvertni un regulātoru, lai pielāgotu dzinēja spiedienu. Tomēr, tā kā es plānoju šo dzinēju uzstādīt uz lidaparāta, šis regulators ir pārāk smags, tāpēc es izgatavošu savu. Spiediena regulators sastāv no 3 galvenajām sastāvdaļām – atsperes, membrānas un vārsta, kas visi kopā darbojās, lai regulētu izejas spiedienu. Kad gaiss tiek pievadīts ieejā, tas plūst caur vārsta membrānā un izplūst otrā pusē. Un šī spiediena dēļ membrāna sāk kustēties uz augšu, kas aizver vārstu. Tagad izejas spiedienu nosaka atsperes saspiešanas spēks. Tātad, lai samazinātu un regulētu izejas spiedienu, mums jāpielāgo atsperes saspiešana, līdz tā ir nedaudz mazāka par izejas spiedienu uz membrāna. Šādā veidā vārsts paliek aizvērts, kad spiediens ir pareizi iestatīts. Bet, ja izejas spiediens nedaudz samazinās, membrāna nolaidīsies un atvērs vārstu, atjaunojot spiedienu. Būtībā tā ir mehāniski atgriezeniskās saites sistēma, kas atver un aizver vārstu atkarībā no spiediena izejā. Tagad pirms kāda laika es nopirku šo lielo atsperu komplektu, un spiedatspers ir salīdzinoši vājas. Tāpēc diafragmas vietā es izmantošu šļirci ar mazu diametru, jo spiediena spēks būs daudz mazāks, pateicoties mazajai virzuļa virsmai. Un šīs regulators ir patiešām ļoti mazs un sver tikai apmēram 75 gramus, kas būs ideāli piemērots lidmašīnai, ko es būvēju, protams, ja tas darbosies. Kas kaut kādā mērā darbojas. Spiediens tiek regulēts, bet tas liek dzinējam pulsēt. Šī iemesls ir berze, ko izraisa šļirce. Virzulis prasa apmēram 10 psi spiediena starpību, lai sāktu kustēties, tāpēc es domāju, ka man jāizvēlās diafragmas konstrukcija. Starp citu, virzuļa izmantošana regulātorā patiesībā nav nekas radikāls, kā vēlāk uzzināju. Arī manam kompresoru regulātoram ir virzuļa dizains. Pēc daudzām iterācijām un dažām jaunām, stiprākām atsperēm, man beidzot izdevās iegūt regulātoru, kas darbojās. Ievada spiediens ir 60 psi, un dzinējs darbojas apmēram 30 psi spiedienā. Un es varu regulēt dzinēja ātrumu, pagriežot šo skrūvi, lai palielinātu vai samazinātu atsperes saspiešanu. Bet vai tas palielina dzinēja darbības laiku? Šis ir grafiks, kas parāda radīto vilkmi, samazinoties gaisa daudzumam tvertnē, un kā redzat, maksimālā vilkme tiek sasniegta sākumā augstā spiediena dēļ. Un tad tā pakāpeniski samazinās, līdz spiediens kļūst pārāk zems, lai dzinējs darbotos. Tagad, tā kā regulators ir iestatīts, lai spiediens būtu aptuveni puse no maksimālā spiediena, mēs varētu pieņemt, ka vilkmes grafiks izskatītos šādi, ar zemāku maksimālo vilkmi. Bet daudz ilgāks darbības laiks, tomēr patiesībā tas izskatās šādi. Darbības laiks tiešām ir nedaudz ilgāks, bet nedaudz, un tas ir tāpēc, ka dzinējs joprojām darbojās ar tādu pašu efektivitāti. Tātad laukums zem šīs grafika daļas vienkārši tiek izkliedēts šajā daļā. Bet varbūt šis dzinējs nav optimizēts darbībai pie zemākiem regulētajiem spiedieniem. Tāpēc es nolēmu uzbūvēt jaunu dzinēju. Ar dažām nelielām modifikācijām pirmā no tām bija jauns cilindrs, izmantojot akrila cauruli, lai cerams samazinātu berzi. Un es arī izvēlējos izdrukāt jauno virzuli no PLA ar savu Prusa Mark III, jo tas ir ātrāk un lētāk nekā drukāt virzuli no sveķiem. Un tā kā cilindrs tagad ir daudz gludāks, FDM drukas rievas nevajadzētu palielināt berzi. Tāpēc, lai optimizētu šo jauno dzinēju zemākam spiedienam, es to esmu izstrādājis ar šo lielo tilpumu virs virzuļa. Ideja ir tāda, ka, kad virzulis ir augšējā stāvoklī, tilpums virs virzuļa ir 1/3 no tilpuma, kad tas sasniedz apakšu. Tas ir tāpēc, ka ieplūdes spiediens ir apmēram 3 reizes lielāks par atmosfēras spiedienu. Tātad, izplašot to 3 reizes, spiedienam vajadzētu samazināties līdz 1 atmosfērai izplūdes atverē, kas, cerams, samazinās jebkādu izniekoto spiedienu. Bet šim dzinējam ir daudz mazāka vilkme nekā vecajam, ko es sākumā nevarēju saprast. Tā kā virzulis un cilindrs rada mazāku berzi, kā arī katrā ciklā izmanto vairāk gaisa paplašināšanās tilpuma dēļ, tam vajadzētu palielināt jaudu.
Bet tad es sapratu. Otra būtiska izmaiņa šajā dzinējā ir atsperes pievienošana cilindru galvā, ko es nesen pievienoju, jo tā palīdz noturēt lodveida vārstu aizvērtu, kad virzulis to neatver. Skatoties abu dzinēju palēnināto ierakstu, neizskatās, ka starp abiem būtu liela atšķirība. Bet ja mēs analizējam kadru pa kadram, mēs varam redzēt ieplūdes vārstu bez atsperes. Paliek atvērts par mirkli ilgāk, ļaujot cilindrā ieplūst vairāk gaisa, kas šķiet mazāk efektīvi, jo vairāk gaisa tiek izšķiests caur izplūdes atverēm. Tomēr tagad es domāju, ka manam paplašinājuma dizainam varētu būt slēpta neefektivitāte. Šeit mums ir divi dzinēji ar identiskiem virzuļa un gājiena izmēriem, bet dzinējam pa kreisi paplašināšanās tilpums atrodas virs virzuļa. Tas ļauj gaisam pilnībā izplasties cilindrā, kā rezultātā ļoti maz gaisa tiek izšķiests izplūdē. Savukārt dzinējam pa labi nav paplašināšanās tilpuma, un daudz augstspiediena gaisa izplūst caur izplūdi. Bet ticiet vai ne, dzinējs pa labi patiesībā ir efektīvāks, un lūk, kāpēc. Kad dzinējs pa kreisi sasniedz sava gājiena augšējo punktu, ieplūdes vārsts atveras un cilindrā ieplūst apmēram 10 kubikcentimetri gaisa. Bet, lai labās puses dzinējs izmantotu to pašu gaisa tilpumu, virzulis ir jāpārvieto uz leju. Tagad abi ieplūdes vārsti ir aizvērti, un katrs dzinējs ir izmantojis tos pašus 10 kubikcentimetrus gaisa. Tomēr dzinējs labajā pusē rada daudz lielāku griezes momentu, pateicoties tā kloķvārpstas leņķim. Un pat tad, kad kreisās puses dzinējs pagriežās līdz tam pašam kloķvārpstas leņķim, spiediens cilindrā tagad ir samazinājies, un tāpēc griezes moments joprojām ir mazāks visā katrā apgriezienā. Dzinējs labajā pusē patērē tādu pašu gaisa tilpumu, bet rada apmēram 2 lielāku griezes momentu nekā kreisais dzinējs. Kas sākumā šķiet neintuitīvi, taču tas viss ir saistīts ar spiediena izplešanās saskaņošanu un kloķvārpstas leņķa nobīdi. Tāpēc es uzbūvēju šo jauno dzinēju, kuram nav atsperes un virzulis gandrīz pieskaras cilindra augšai savā augstākajā punktā. Un es arī pievienoju šo 2 mm regulēšanas skrūvi virzulim iepriekšējā tērauda stieņa vietā, lai es varētu viegli regulēt vārsta darbības laiku. Bet pirms mēs aplūkojam datus, parunāsim par interneta datiem, kas tiek vākti par jums un par to, kā šī video sponsors Incogni var palīdzēt. Ir šādi interneta datu brokeri, kas vāc informāciju par jums, piemēram, jūsu vārdu, vecumu, adresi, jūsu iepirkšanās paradumiem tiešsaistē un daudz ko citu, un uzņēmumi var iegādāties šo informāciju. Tagad jūs varat sazināties ar katru no šiem brokeriem tieši, lai dzēstu šo informāciju. Tomēr to ir tik daudz, ka tas padara šo procesu ļoti sarežģītu un laikietilpīgu. Un tieši šeit var palīdzēt šī video sponsors Incogni. Incogni jūsu vārdā sazinās ar visiem datu brokeriem, lai pieprasītu jūsu personas datu dzēšanu. Un tā kā daudz datu brokeri turpina vākt jūsu datus, pēc dzēšanas pieprasījuma Incogni uzraudzīs tirgu un pieprasīs atkārtotu dzēšanu, ja parādīsies jauns ieraksts. Tāpēc viņu gada abonements ir tik svarīgs. Jo tas nav tikai vienreizējs visu jūsu datu dzēšanas process, bet gan pastāvīgs automatizēts pakalpojums, lai nodrošinātu jūsu aizsardzību tiešsaistē. Pirmie 100 cilvēki, kas izmantos kodu vai saiti aprakstā zemāk, saņems 60% atlaidi Incogni. Paldies Incogni par šī video sponsorēšanu un apskatiet Incogni izmantojot saiti aprakstā zemāk. Tātad, izņemot to, ka šis jaunais dzinējs darbojas pat tiešām labi, es nolēmu pārbaudīt, kā virzuļa tapa ietekmē veiktspēju. Šeit ir viens no pirmajiem vilces testiem, kur vilces samazinās lineāri, samazinoties spiedienam. Bet paskatieties, kas notiek, ja es saīsinu tapu tikai par 1/10 mm. Tas ievērojami samazina maksimālo vilci, bet arī palielina darbības laiku. Un tas, kas man šķiet interesanti, ir šīs līknes izlīdzināšanās pie augstākiem spiedieniem. Visi šie vilces testi tiek veikti ar 2 litru dzēriena pudeli, kas ir saspiesta līdz 60 psi. Un tas ir tāpēc, ka, kad es testēju šī dzinēja agrīnās versijas, es šīs pudeles savā guļamistabā uzpumpēju līdz spiedienam. Tāpēc drošības apsvērumu dēļ es negribēju, lai kāda no tām uzsprāgtu, un domāju, ka 60 psi ir drošs kontrolmainīgais. Bet tagad, skatoties uz šo vilces līkni, es domāju, kas notiktu, ja mēs izmēģinātu augstākus spiedienus. Tāpēc veiksim testus pie 100 psi. The ball is pushed higher, therefore increasing the thrust, at least to a point where the pressure is then too low. Šeit ir garā virzuļa tapas rezultāts ar maksimālo vilci 3,5 ņūtoni un darbības laiku apmēram 2 minūtes. Bet paskatieties uz īsākās tapas grafiku. Pie augstāka spiediena vilce patiesībā ir mazāka. Ļoti agrīnās šī dzinēja versijās cilindru galvā bija izdrukāti izliekti kanāli, lai nodrošinātu labāku gaisa plūsmu aplodīti. Taču es atklāju, ka tas izraisa dīvainas darbības traucējumus. Kad lodīta vārstā tika izmesta pārāk augstu un uz mirkli levitēju, pateicoties lielam gaisa plūsmas ātrumam ap to.
Un tajā laikā man nebija nekādu atsperu, lai to novērstu, tāpēc es izveidoju cilindru galvas iekšējo diametru tikai nedaudz lielāku par lodīti. Šādā veidā gaiss, kas plūst dzinējā, centīsies atgrūst lodīti atpakaļ vārstā, un šis spēks bija pietiekams, lai dzinējs darbotos arī apgrieztā stāvoklī. Will fly. What happens if we make a two-cylinder? Bet ar jaunāko dzinēju jauda rodas no tā, ka lodīte paceļās no vārsta, kad virzulis to trāpa. Tātad, pie augstāka spiediena, lejupvērstais spēks, ko izraisa gaisa plūsma, ir daudz spēcīgāks. Tāpēc lodīte nepaceļās tik augstu un dzinējā ieplūst mazāk gaisa, un spiedienam pakāpeniski samazinoties, lodīte tiek pacelta augstāk. Tāpēc vilts palielina vismaz līdz punktam, kur spiediens kļūst pārāk zems, lai uzturētu dzinēja apgriezienus. Tātad tas gandrīz kā pašregulējošs vilts mehānisms, kas iebūvēts tieši cilindra galvā, bez nepieciešamības pēc ārējas spiediena regulātora. Un ar vēl nedaudz regulēšanas, es domāju, ka mēs varam šo līkni padarīt vēl līdzenāku, kas būs ideāli piemērots lidmašīnas lidošanai. Tagad es zinu, ka mēs īsti nevaram salīdzināt šo dzinēju ar vecākajiem dzinējiem, jo esam mainījuši vienu no kontrolmainīgajiem, palielinot spiedienu. Bet šis jaunais dzinējs nodrošina 214 Newtonsekundes efektivitāti, kas ir salīdzināms ar iepriekšējo dzinēju. Manā pēdējā video tas ir apmēram 2 reizes vairāk. Un salīdzinot ar iepriekšējo reizi, es izveidoju ar gaisu darbināmu lidmašīnu, kas bija apmēram 10 reizes jaudīgāka par to veco dzinēju, un tā spēja noturēt horizontālu lidojumu. Tāpēc es būšu ļoti pārsteigts, ja šī lieta nelidos. Tagad, pat ja es domāju, ka šis dzinējs lidos, kas notiks, ja mēs izveidosim 2 cilindru versiju? Vienkāršākais veids, kā to panākt, ir vienkārši uzstādīt 2 dzinējus muguru pret muguru, lai abi izmantotu vienu un to pašu kloķvārpstu. Lai to izdarītu, man vajadzēja izdrukāt šos savienojošos stieņus, kas ir nedaudz izliekta formā, lai tie piestiprinātos pie tā paša stieņa centrā. Tajā pašā laikā tie joprojām ir līnijā ar virzuļiem un iedaras karterī. Tieši tāpat kā viencilindra versijā, tikai pretējos virzienos. Nākamais solis ir piestiprināt cilindrus un virzuļus, kas būtībā ir tādi paši kā viencilindra dzinējiem, izņemot cilindru galvu. Tos nepieciešams savienot ar gaisa kolektoru, kas sadala ienākošo gaisu divos kanālos, un caur šīm plāniem baltajiem caurumiem novada tos katru cilindru. Tad lodveida vārstus var ievietot katras cilindra galvas iekšpusē, izmantojot ar 3D printeri izgatavotu skrūvējumu vāciņu, lai nodrošinātu hermētiskumu. Vismaz hermētiskāk nekā gaisa kolektors, kas diezgan daudz noplūda savu O-veida blīvēm, nedaudz vaļīgā dizaina dēļ, bet to varēs salabot vēlāk. Paskatīsimies, vai tas darbojas. Lai gan tas darbojas, kaut kas nav īsti kārtībā. Šķiet, ka dzinējiem nav vairāk jaudas nekā viencilindra dzinējiem, un izskatās, ka kondensāts uzkrājās tikai uz viena cilindra. Izrādās, kad es pielīmēju cauruli vienā no cilindra galvām, es to nejauši aizbloķēju ar līmi, tāpēc viens no cilindriem nesaņēma gaisu. Tātad ar jaunu cilindra galvu un gaisa kolektora dzinējs tagad bija pilnīgi hermētisks un skanēja daudz labāk. I think I know what I'm going to stick on a plane. Thank you very much for watching. Ar maksimālo vilkmi 4,2 Newtoni pie 80 psi, jeb ekvivalents 428 gramu pacelšanai, šim dzinējam ir jaudas un svara attiecība gandrīz 10:1, kas varētu būt lieliski iespēja dragsteram, taču ar efektivitāti, kas ir gandrīz uz pusi mazāka nekā viencilindra dzinējam. Es domāju, ka zinu, ko likšu uz lidmašīnas. Liels paldies, ka skatījāties!